Čau, Kristian! Čau, Andrej! Nu, ģenerālais ierastais jautājums, klasiskais jautājums. Kā tev iet? Iet diezgan labi, bet nepriecē tas, kas notiek aiz loga. Ir sajūta, ka Latvijas vasara ļoti īsā vasara strauji iet uz beigām, un arī kalendārs par to liecina. Bet, kas ir labā ziņa, ka arvien karstāk kļūst basketbola laukumos un vispār laikam tādā kopējā basketbolā. Tur viss sāk uzkarst. Ja ārā paliek augstāks, tad basketbolā arvien karstāks. Es gāju podkāstos runāt par augstumu ārā. Tas tā, nu, tas laikam nav iederīgi, jo mums jau klausās jebkurā brīdī. Droši vien, ka sestdienā, svētdienā, piemēram, mūs klausās, un varbūt ir kāds Bet, labāk laika apstākļi kaut kur. tā vienkārši ir pirmā lieta, kas nāca prātā, jo burtiski, man liekas, Pār? 10 minūtes pirms mēs sākām, pie manis sāka līt. Tā kā Jā, 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 jā. Klausies, nu, daudz kas, daudz aizsargi tikuši pie darbiem šajā aizvadītajā nedēļā. Tā varētu teikt. Ar ko tu gribētu sākt? es domāju, ka jāsāk iespējams ar svaigāko. Es Mm, teiktu, ar svaigāko un varbūt arī ar ranga ziņā, nu, ja mēs par rangu ņemam Latvijas izlasi, tad mēs varētu tā iet cauri varbūt. Un īsnībā varbūt arī cilvēkiem tādu šokējošāko. Jo vismaz es grupu čatos, komentāros, palasot, sastapos ar daudz tādām neizpratnēm par to, kāpēc Rihards Lomačs ir parakstījis līgumu Klaipēdā. Nē, nu, pagājušās sezonas tātad 8. vieta Lietuvas čempionātā, tikai 8. vieta, jo mums liekas, ka Lietuvas čempionāts, jā, tas tepat tās mums blakus, varbūt nekas tāds īpašs. Komanda, kas netiek pāri ceturdaļfinālam, nu, kas jau vairākus gadus ir tādā grūtā periodā, es gribētu teikt. Kā es te parunājos ar Urbonu, tad viņš saka, nu, klubs, kas meklē savu identitāti, tā varētu teikt. Daudz jautājumu par to, kā vispār veido šo klubu, kā veido komandas, neskatoties uz to, ka ir pietiekami solīts finansējums. Kāda tev bija tā pirmā sajūta? Tev arī bija tāpatās? Nē, es pat biju diezgan priecīgs par, pirmkārt, priecīgs par Rihardu, un otrkārt, es uzreiz redzēju to kā labu iespēju viņam, kur pirmkārt sākt laicīgi sezonu uzreiz. Tagad jau, man liekas, vai nu tas bija privāti vai kā, bet mēs bijām diskutējuši, ka viņš iespējams varētu būt viens no tiem, kas varētu gaidīt un varbūt vēl atlikt to līgumu parakstīšanu arī pēc izlases. Tā kā prieks ir par to, ka viņš jau ir ticis pie līguma, ka viņš ir ticis pie līguma labā klubā. Un, nu, zinot apmēram to, vienkārši, cik tā Lietuvas līga ir konkurētspējīga, nu, es negribētu teikt, ka tā 8. vieta ir kaut kas super slikts. Jo, pirmkārt, tā tabula ļoti blīva, tur viss ir pāris uzvarās. It īpaši tur sākot no kaut kādas nu, 3., 4. vietas, kas ir uzreiz tur pēc stabilākajiem Eiropas klubiem. Un, pirmkārt, tā arī ir maksātspējīga līga, un arī, kā mēs esam iepriekšējās epizodēs runājuši, tad, piemēram, nu, Vācijā ne tuvu nav varbūt tik liels algas, kā varētu šķist, un bieži vien arī, un Polijas, piemēram, arī labākie klubi regulāri pārsit Vācijas klubus, kas nav Bayerns, un arī tāpat Alba, tur nav super liels algas. Ja, nezinu, ja atcerēsimies Johannes Tīmanu, kuram bija super sezona Eirolīgā pirms 2 gadiem, un viņš skrēja tur tikai pa 30,000 mēnesī, nu, kas nav super liels cipars, ko var saņemt, piemēram, arī Turcijā, varbūt kaut kur pat ārpus playoff komandās labākie spēlētāji. Labi, skaidrs, ka Lietuvā Neptūnās nevienam nav visticamāk 30,000, bet es man liekas, arī tev privāti rakstīju, ka, nu, manuprāt, Klaipēda var potenciāli samaksāt vairāk nekā Bonna vienam no tādiem Jā. atslēgas spēlētājiem. Jo pavisam noteikti viņam arī būs lielāka loma, manuprāt, nekā Bonnā. Nu, pirmkārt, ja mēs pie tām finansējam, tad ap 2 miljonu tas budžets varētu būt visdrīzāk virs 2 miljoniem, un kaut kur es lasīju pat tuvāk 3 miljoniem. Tad stabila 3. vieta uzreiz aiz Žalgiris un Rītas Lietuvā, kuriem tur ir nu, stipri vairāk. Un, nu, ja Viļņas Vuls mēs vairs neņemam vērā, jo arī klubu vairs nebūs. Tā kā es pat teiktu, es noteikti esmu pārliecināts, ka labāks līgums nekā Bonnā. Nu, noteikti ne tik labs līgums kā Turcijā, es pieļauju, bet nu, starp to 10, es teiktu tā, 11, tā 11 vidū kaut kur, tuvāk tam 11 vidum, varbūt uz vienu, nu, drīzāk kaut kur uz
uz apakšas pusi vai tur tieši tajā vidū. Tā kā es teiktu, ka tas atalgojums pat tur ļoti solīts varētu būt. Bet tu iesāki par to. Iepriekš par to konkurenci Lietuvas čempionātā, jā, es tev piekrītu. Un gal galā tur ir minimālais budžets, 800,000. Jā, tad Latvijā droši vien, nu, es nezinu, viens klubs, divi klubi. Nu, labi, nē, tagad varbūt arī vairāk. Latvijas-Igaunijas līgā vairāk klubu ar šādu budžetu varētu būt, bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir, tā ir minimālā robeža, kāda jāsasniedz. Protams, ka tas izlīdzina kaut kādā ziņā arī to spēku samēru, bet Neptūnas gadījumā es tomēr teiktu, ka nu, ar tādu stabilu top 4 budžetu pēdējos 6 gados nevienu reizi nav izdevies tikt ceturtdaļfinālā. Tā kā tas jebkurā gadījumā ir slikti, kā Neptūns ir startējuši šajā laikā. Nu, tas labais droši vien varētu būt tas, ka tās cerības stariņš parādījās tieši aizvadītajā sezonā, kad viņi tika Lietuvas kausa finālā, Mindaugas kausa finālā. Un īstenībā tur bija tikai viena metiena attālumā no uzvaras pret Žalgiri. Viņi pat tika pie tā pēdējā metiena, un Deivids Gaiļs, kurš nākamā sezonā vairs nebūs komandas rindās, pieredzējušais lietuviešu uzbrucējs, aizmet garām, ja nemaldos, no stūra. Tas bija pat salīdzinoši brīvs tālmetiens. Redzēju to savām acīm klātienē, un nezinu, cik nedēļas vai dienas pagāja. Un es lasu, ka tiek atlaists komandas galvenais treneris Vovoras. Izkrīt tagad no galvas viņa vārds, grieķu Jorgos. speciālists. Jā, un Kā jau, tas nu, tā. kādu vārdu varbūt grieķiem? Jānis, Jorgos, nu kas vēl? Nu jā, tas tā nedaudz pārsteidz, jo skaidrs, ka varbūt Lietuvas čempionātā komanda nedaudz underperformēja, bet Nevar tur teikt nedaudz. Es teiktu, ka diezgan. Ja mēs Bet, ņemam nogriezni, šo 6 gadu nogriezni kopš Covid. tur jau nebija. Viņš jau nebija visu laiku pie komandas stūra. Tur bija arī labi leģionāri. Bija Dašūrs Buļs, kurš ir, nu, manuprāt, ļoti interesants aizsargs. Un, ja nemaldos, tagad pat pārcēlās uz krietni spēcīgāku čempionātu. Tur bija arī Lielbritānijas izlases uzbrucējs Mails Hesons, kurš arī nu, manuprāt, augsta līmeņa džeks. Bija arī Neits Džonsons. Šķiet. Nu, tā kā tur bija diezgan labi leģionāri. Es par to, ka nav tādas stabilitātes klubu vadībā vai tajā virzienā, ko viņi izvēlas. Nu, viņiem ir 7 treneri 5 gados nomainījušies. Ja? Tad nu, vidēji vairāk nekā viens sezonā. Kas ir slikti viens sezonā, jau 5 gados jau nu, tā kā neliecināt par stabilitāti. 7 treneri 5 gados droši vien vēl mazāk liecina par kaut kādu stabilitāti. Tā kā es ceru, un jāatceras, ka kluba leģenda ir Martins Mažēka, bijušais VF spēlētājs, kurš tagad jau sanāk, nākamā viņam būs 3. sezona kā sporta direktoram. Nu, varbūt tad beidzot šajā vasarā nedaudz atjauninot to sastāvu. Es lasīju, šodien bija rakstīns, ka Neptūns ir par 2 gadiem jaunāk kļuvuši nekā pagājušajā sezonā. Varbūt, un ar jaunu treneri, ka varbūt tagad izdosies beidzot to kaut kādu konkrētu virzienu ieņemt, pie kā turēties. Nu, man, starp citu, ļoti patīk jaunā treneru izvēle Ģedemins Petrausks. Ja nemaldos, tad viņam iepriekšējā pieredze ar latviešiem ir bijusi ļoti laba. Viņš trenēja ķēdaņu ņēvēžu tajā sezonā, kad tur bija Artūrs Žagars un šķiet arī iepriekš arī Rihards Kuksiks tur diezgan ok spēlēja. Un uzvarēja, man liekas, pat Lietuvas, nu, sanāk, tas ir Karaļkausa Final Four laikā to 3 punktu konkursu. Ok, tas nav saistīts ar komandas panākumiem nekādi, bet, nu, atzinība kā atzinība. Un viņš arī trenēja 2000. gadu Lietuvas jaunatnes izlases tajā vecumā, kur bija Jokubaits, ir vidis, un tad viņš, Lomašs ir 4 gadus vecāks, bet tur viņam bija diezgan daudz kaut kādas saistības ar latviešiem, daudz spēles, un viņi tur daudz mačojās viens pret otru. Viņš trenēja arī 21. gadā pasaules kausā U-19 izlasi. Tā kā es ar viņu arī tur Daugavpilī toreiz viesnīcā mēs tur aprunājāmies nedaudz. Bet jā, tā kā treneris, kurš ir varbūt strādājis ar tādu zemāku līmeņu klubiem, bet nu, par kuru, kas man palika interesanti arī atsaucoties uz manu sarunu ar lietuviešiem, viņam ir tāda viena netipiska lieta starp visiem lietuviešu treneriem. Izrādās, ka lietuviešu treneriem pārsvarā neveidojoties tās labākās attiecības ar ārzemniekiem. Savukārt Petrauskas ir atkal tāds, kurš ar šo izceļas, ka viņš pārsvarā veido labas attiecības ar ārzemniekiem.
un viņam izveidojas šādas attiecības, viņam ir tā ķīmija, nu, varētu varbūt viņu nosaukt par tādu jaunās skolas treneru, līdz ar to viņš ir tāds, nu, spēlētāja treneris, tā varētu teikt. Gal galā, nu jā, nu, Žagars arī pie viņa tieši gribētos teikt, vispār atspērās tādam īstam profesionālim basītam. Ja viens no tādiem spilgtākajiem lietuviešu treneriem ir Virgīnijas Šeškus, tad tieši tur, es nezinu, tur rodās, nevis rodās jautājumi, bet tu vienkārši jau no malas redzi, ka tur nekādi nav iespējams labs kontakts ar ārzemniekiem. Ja tu apmēram esi redzējis, kā viņš uzvedās laukuma malā un kas viņš ir par treneri. Tā kā es domāju, ar ārzemniekiem, ar amerikāņiem tieši. Pirmkārt, Jo pirmkārt, pirmkārt Šeškus nerunā angliski. Es domāju, ka tas jau ir diezgan liels sarkanais karoks, lai neveidotos labas attiecības ar kādu spēlētāju no Amerikas Savienotajām valstīm. Nu, vai jebkuru, kurš nerunā lietuviešu valodā. Vai bet krievu valodā. viņam ir bijuši arī labi Jā, rezultāti Lietuvā. protams. Jā, jā, jā. Nē, nu, vienkārši par Šešku jau vispār tur ir stāsti dažādi dzirdēti. Varbūt kādreiz Mārtiņš Laks jāuzaicina parunāt. Viņš arī Starp citu, bija laba salīdzinoši sezona nesen viņam bija. nespēlējis. Jā, 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 tā kā tur, nu, zini kā, atkarīgs no kurienes tas ārzemnieks. Varbūt kādiem ir vieglāk pieņemt to kultūru un to mentalitāti, un citiem varbūt grūtāk. Bet labi, mēs aizrunājāmies ne par to. Eiropas arī Neptūnas startēs, un tas jau ir, manuprāt, tas lielākais bonus visā šajā situācijā ar Rihardu Lomažu. Viņš atgriezīsies ULB Eiropausā, nu, un lai kāds tas Eiropaus būtu kļuvis, nu, tā tomēr ir tāda platforma vēlreiz atspērties. Nu, es nezinu, ar kādu domu viņš tur brauc uz Lietuvu. Es pieļauju, ka tas, ko fani varētu aizdomāties, nu, ka tā ir iespēja atspērties, parādīt sevi tur Žalgirim. Bet nu, es gribētu teikt, ka Žalgiris pārsvarā neņem ārzemniekus no citiem Lietuvas klubiem. Nu, es tā, tu atceries kādu? Tikai vietējie nāk prātā, bet tas arī ir loģiskāk. Tā ir iespēja Plus, kaut vai parādīt sevi rītas. nu jā, jā, nē, nu, protams, jā, jā, Rītas. To es redzētu, ka tas var notikt. Nu jā, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā nu, uz Lietuvu droši vien ar kaut kādu līdzīgu domu brauc daudzi sev parādīt kaut kādam nākamajam līmenim. Te vienkārši ir tā platforma vēl viena, nu, Eiropas. Nu, jā, tur tas līmenis varbūt, nu, redzēsim, kāds būs tas līmenis. Jo mēs tikai varam nu, spekulēt par to. Man kopumā, ja tā var teikt, imponē tā viņu komplektācija. Bez Lomaža tur ir arī mājās atvilkts Arnsts Veļīčka, 1999. gadā dzimis aizsargs. Tāds, atceramies, Latvijas-Igaunijas līgā spēlēja Tartu, pēc tam spēlējis Itālijas A sērijā, Vācijas Bundeslīgā. Un, nu, ja tas ir džeks, kurš jau ir sevi pierādījis un apliecinājis tādās līgās, un viņš pieņem lēmumu atgriezties mājās, nu tad es domāju, ka te var nojaust apmēram to, ka Neptūns ir maksātspējīgs klubs. Pēc tam arī no VF nākamo soli, gribētu teikt, ka nākamo soli uz spēcīgāku čempionātu spērs Hersons Klīrijs. Un, kas īstenībā man liekas interesantākais viņa nākamās sezonas komplektācijā, ir tas, ka līgums joprojām ir Zēnam Votermanam. Tas ir tāds amerikāņu uzbrucējs, tāds laukuma izplatējs, un kas interesanti ar viņu, tad šķiet pagājušajā gadā tieši ap to kausa laiku, kur viņi labi nospēlēja to Final Four turnīru, bija kaut kādas baumas, ka viņš varētu pamest komandu, un uz viņu savu aci bija uzmetuši Rīgas zeļi. Tā kā, es nezinu, cik tālu viss bija ar kaut kādām pārrunām vai kaut ko tamlīdzīgu, bet viņš bija uz zeļu radara un iespējams, pat bija jau sākušās kaut kādas potenciālas sarunas, bet jā, viņš ir palicis Neptūnās un interesanti. Jaunais treneris, acīm redzot, viņu kaut kā redz labāk savā rotācijā. Viņi jau kopā strādāja Nevežī, jo viņš pārnāca no Neveža. Pareizi, jā, arī tas bija. Jā. Domāju, ka obligāti, ka tur ir jaunā trenera Petrauska kaut kāds vārds tajā, lai Otrmans paliktu. Jā, jā, es domāju, ka nu, gal galā vietējie jau tiešām ir izmantojuši. Man uzreiz tāds spilgtākais, kas nāk prātā, protams, ir Tūbelis, kurš no Rītas tika izīrēts Neptūnām 23. 4. gada sezonā, un to sezonu viņš pabeidza kā līgas MVP. Nu, un tagad viņš jau ir kā viņš Žalgirī. Nu, tas vēlreiz atgriežoties pie tiem, kuri izmanto platformas un pierāda sev. Bet, nu, atkal, atruna, ka viņš ir vietējais. Tas pats arī garajā galā, man liekas, viņam ir vēl, vismaz skatījos to sastāvu, jo viņi ir, kas interesanti, arī jau pabeiguši komplektāciju.
pašā augusta sākumā Lomačs bija pēdējais spēlētājs, ko viņi parakstīja un noslēguši komplektāciju. Tad komandas sastāvā ir arī Martins Pacēvičs palicis. Nu, viņš ir džeks, kurš pagājušajā sezonā aizvadīja karjeras labāko sezonu, ja nemaldos pēc skaitļiem. Viņš bija tāds spēlētājs, kurš varbūt nekur baigi nebija figurējis Lietuvas izlases sakarā, bet tagad viņš, man liekas, pat februārī bija vai nu kandidātos, vai pat sastāvā, un arī tagad viņš bija paplašinātajā sarakstā. Viņš, ja nemaldos, kaut kur nu, tuvojās tiem saviem prime gadiem, tam savam labākajam vecumam basketbolā, un arī izmantojis Neptūns kā tādu vietu, kur pacelties kaut kādā nākamajā līmenī. Nē, nu varbūt vienkārši tas, kas nedaudz šķiet. Nu, un pirmkārt, ir tas, ka Vācija vienkārši ir spēcīgāka līga, nu, tā kopumā skatoties. Jā, varbūt maksātspēja nav tik maksātspējīga, bet nu, iepriekš jau Lomačs Turcijā, tajā leisgala klubā Merkeza Fendī, tur labus ciparus vāca un likās, ka, nu, jā, nu, ka viņš tad ir tā līmeņa spēlētājs. Protams, te jau ir kaut kādi citi faktori, var spēlēt savu lomu, un varbūt viņam arī bija kādi piedāvājumi vēl kaut kur no Turcijas, piemēram, no Turcijas vai no kādas tālākas līgas, bet nu, mēs jau nevaram zināt, varbūt viņam bija kaut kādi arī savi personīgi apstākļi, kāpēc viņš arī labprāt pieņēma šādu piedāvājumu. Nu, kā viņš minēja, pēc tam, kad pārcēlās uz Vāciju, ka šeit otrā atvasa bija viens no tiem iemesliem, kāpēc viņš izšķīrās par to. Tas arī var noteikti spēlēt kaut kādu lomu, jo, kā es arī vienā čatā lasīju, tas esot tuvākais Eiropas klubs Valdemāra pilī. Tā kā, tas var nospēlēt kaut kādu lomu, bet man kopumā liekas, ka Lietuvas čempionāts pie tā spēles stila, pie tā, ka tur ir ļoti augsts temps un arī tas veids, kā lietuvieši spēlē. Manuprāt, viņš ir ļoti pielāgots Lomažam, tieši viņa spēles stilam, un es vienkārši redzu, kā viņš tur var ļoti labi iedarēties. Nu, jā, jā, jā. Nu, labi, skatīsimies, kā Rihardam klāsies Klaipēdā. Vispirms jau, protams, Eiropas čempionāts basketbolā. Tagad augusta beigās. Nu, skaidrs, ka Eiropas čempionātā nespēlēs cits izlases kandidāts Toms Lēmans, jo viņš nu, tā kā neturpina vairs kandidēt uz vietu sastāvā. Bet viņš ir ticis pie jaunas darba vietas, un tā jaunā darba vieta vēl gan laikam oficiāli nekur nav izsludināts. Bet tā jaunā darba vieta būs Meksika. Un, Mēs varam, mēs varam padalīties, ka mēs šo informāciju saņēmām no komandas ģenerāla menedžera. Tas ir, nu, es domāju, gana oficiāli. nē, nu jā, jā. Šeit jūs uzzināt to pirmie. Tā var teikt. Bet tie, kas nav lasījuši jau to Patreonā. Bet jā, tā tad tā pati komanda, kurās jau spēlē Krišs Helmans, Diablos Rojos. Komanda, kas pagājušajā sezonā debitēja, vispār tika izveidota no jauna. Tas nosaukums ir ļoti zināms Meksikā, ļoti populārs. Tā sporta veidā. Jā, beisbolā. Un tad pagājušo gadu tika uzsākta arī basketbola sekcija un uzreiz arī čempionu tituls. Nu, protams, ka viņi uz to loģiski mērķē arī šajā sezonā, bet nu, kā viņiem pagaidām ir gājis 9-3 šajā brīdī, kad mēs ierakstām, un otrā vietā, bet nu, tāda pati bilance ir arī 3. un 4. komandai. Un tā komanda, kas ir pirmajā vietā ar nosaukumu Soles, tā ir pagaidām 11 mačos tikai vienreiz zaudējusi. Nu, tā tev pārsteidz šāds gājiens. No vienas puses, jā, no otras puses, nē. Es domāju, ka tas ir veids, kā nu, okay, viņš kā paraksta augustā, kas tāpat it kā ietilpst tajās 10 algās, bet, piemēram, Krīša gadījumā es saprotu, nu, ka tu paildzini gan savu iepriekšējo sezonu, gan varbūt atliec kaut kādu nākamā sākumu, un tagad viņam ir opcija līdz augusta vidum šķiet, vai augusta beigām izšķirties par palikšanu līdz sezonas beigām, kas ir decembris. Nu, respektīvi, tas ir veids, kā bieži vien. Labi, es negribu viņu saukt par journeymaniem, bet, nu, kā boxā varbūt ir tāds termins, bet vienkārši paskatoties tagad, kaut vai paskatoties FIBA Āzijas kausu un kādi amerikāņi tur ir naturalizēti, un tad vienkārši ieejot kādu no viņu Wikipēdijām, tu redzi, ka viņš ir tāds konkrēts journeymans, kurš vienkārši staigā pa 3-4 mēnešiem uz jaunu klubu, bet, nu, no tāds latviešu perspektīvas vienkārši tas ir veids, kā nopelnīt papildu līdzekļus. Piemēram, Leimaņa gadījumā nu, arī viņam tagad ir tie labākie gadi. Nu, tas tā saucamais pļaujas laiks. Man liekas, arī kopumā tāds interesants čempionāts, interesants tirgus, kurā sev parādīt. Jo nu, tur vispār tas formāts man liekas ļoti interesants. Un arī tu pieskāries jau Diablos Rohas bilancei 9-3.
Uh, Ik pa laikam sanāk sporta centrā rakstīt par viņu spēlēm, un es vienkārši redzu to, ka ir viena spēle, ko viņi uzvar par 40 punktiem, bet nākamajā dienā pret to pašu pretinieku vai nu zaudē, vai tur ir krietni, krietni sīvāk tā spēle. Un tāds, nu, tāds ļoti, ļoti interesants. Es domāju, ka tā ir kalendāra specifika. Nu, savā ziņā, ka tev ir 2 dienas pēc kārtas jāspēlē, pārsvarā 2 dienas pēc kārtas jāspēlē. Nedēļas nogalēs, nu, skaidrs, ka uz to otro spēli, tā otrā spēle izvēršas daudz citādāk. Nu, visbiežāk, nu, visvairāk gadījumos. Bet droši vien jāpasaka tiem, kas nav sekojuši līdzi, ka mēs tā nepateicām līdz galam, ka Meksikā šobrīd jau ir rīta sezona un ka tā sezona noslēgsies decembrī. Nu, tas nozīmē, ka tā sezona noslēgsies tajā brīdī, kad lielā daļā citas pasaules sezona būs pilnbriedā un būs iespēja atkal spēlēt kaut kur citās līgās, vai no Eiropā, vai kaut kur citur, kur ir rudens pavasara sezona. Un, Tā kā tas ir būtiski, varbūt tajā pašā Meksikā, kur ir 4 līgas, un tur arī tās līgas sadalās gan pēc maksātspējas, gan arī pēc kalendāra, kad viņas spēlē. Un arī Patreonā varat pameklēt, es rakstīju, tad, kad Krišs parakstīja, tad es tur arī tos, tā teikt, izvedu cauri tiem Meksikas līgu džungļiem. nu, un Krišs dalījās arī pirmajos iespaidos, tā kā to arī var aiziet izlasīt. Bet, nu, atgriežoties pie Leimaņa, nu, iespējams, zikā, varbūt viņam tā, nu, viņš izlaida praktiski lielāko daļu sezonas. Šķiet, novembrī bija tas, kad viņš salauza to roku. Nu, tu neesi ilgi spēlējis. Es pieļauju, ka nav arī varbūt super daudz piedāvājumu. Un tev ir iespēja sev apliecināt Meksikā, kur viņi tieši, kā ģenerālmenedžers rakstīja, ka viņi meklē kombo aizsargu, kas arī Lēmans, manuprāt, ir un ļoti atbilst tam profilam. Un tad tev ir iespēja līdz decembrim nospēlēt. Jo es nezinu, bet nu, es pieļauju, ka, ja varbūt Krišam ir tā opcija līdz augusta vidum, tad Lēmans, ja viņš tagad paraksta, tad viņš visticamāk ir līdz sezonas beigām. Es tā gribētu domāt. Tas vismaz liekas loģiski. Tu tur sev apliecini, parāda, ka tu atkal vari spēlēt tajā savā iepriekšējā līmenī, vai varbūt pat vēl augstāk. Un tad ir tās decembra beigas, janvārs, kad komandas lāpa kaut kādus robus, kad tas īstenībā tas varētu būt pat viens no tādiem karstākajiem periodiem, kad kaut kādi trakie ģenerālmenedžeri veids kaut kādas izmaiņas, mēģina tur saglabāt sezonas un tā tālāk. Un tad iespējams kāds pat tev ir gatavs līdz tām sezonas beigām iedot lielāku līgumu nekā tu būtu varbūt saņēmis sezonas sākumā. Nu, pēc tādas mēneša algas Jā, nevar pēc būt. mēneša algas, protams. Jā, jā. Bet redz, nu, tu tāpat saņem to naudu līdz decembrim. Tā kā nav tā, ka tu esi sēdējis bez darba līdz decembrim, un tad tikai tu atnāc un spēlē par kaut kādu nosacītu lielāku mēneša algu. Jā, tajā rakstņā arī es tur iezīmēju apmēram tos ciparus, kādi ir katrā no tām līgām. Šī arī ir maksātspējīgākā Meksikas līga. Bet kāpēc mani nepārsteidz tas, ka Leimans nonāca Meksikā, ir tas, ka es pagāju cauri komandas sastāviem. Nav tā, ka šogad tur būtu tādi skaļi vārdi, vismaz pagaidām. Varbūt jāgaida turpinājums, sezonas otro pusi, kāds tāds, nezinu, tiešām skaļš bijušais NBA spēlētājs vai Eirolandes spēlētājs tur nonāks. Šobrīd tā nav, bet tas, ko es ļoti uzskatām pamanīju, ir padaudz aizsargi no Spānijas FEBA, no otrās līgas. Uh, protams, Leimans lielu daļu savas karjeras, iespējams, kaut kādus labākos karjeras gadus ir arī spēlējis FEBA, jeb Spānijas otrajā līgā. Tā kā tas manī savā ziņā nepārsteidz. Vienkārši paskatoties, kādu profilu spēlētāji, kādu CV spēlētāji tur tiek ņemti vismaz tagad sezonas sākumā. Starp citu, ir ne tikai šie divi future aģentūras klienti, Helmans un Leimans, Diablos Rojas komandā, bet ir arī cita latviešu aģenta, Artūra Kalniņš klients Deišons Smits, kurš spēlē Slovākijā un arī Spānijas otrajā līgā pagājušo sezonu. Arī viņš ir šajā pašā komandā. Jā, tā kā un vēl pagāja cauri un uzgāja, ka tur arī, protams, Elijah Clarence spēlē, bijušais VF un Kalevs spēlētājs, un arī bijušais Kalevs spēlētājs Šavons Luis joprojām turpina savu karjeru. Un arī ir atapies šobrīd Meksikā. Tā kā ir kaut kādi zināmāki vārdi tādiem rūpīgākiem basketbola sekotājiem. Nu, un tīri, lai varbūt ieskicētu to
nu, lai parādītu varbūt to kaut kādu līmeni. Tas kluba pašreizējais ģenerālmenedžers tagad izkrīt no galvas. Viņa vārds šķiet bija Niko vai Nikos vai kaut kā tā. Nu, viņš bija iepriekš Mehiko kapitānis Gālīgas komandā. Tā kā, nu, tas, ja tu pārēji šādi uz citu, uz vietējā čempionāta klubu, nu, tas arī, manuprāt, parāda gan tās kaut kādas ambīcijas, gan to, nu, ka tas tomēr arī ir nopietns līmenis, jo es pieļauju, ja tu strādā Mehiko Gālīgas komandā, nu, tad, kā vispār redzams, arī vispār kaut kādās tajās front office kaut kādās pārmaiņās, un tu esi tur soļu attālumā no NBA, tad šobrīd viņš ir tā kā pieņēmis tādu lēmumu nedaudz atkāpties. Zigā, bet man tad uzreiz nāk prātā Ainara Bagātska jau kaut kad sen teiktais, nu, ka mums Latvijā liekas, ka visur citur ir kaut kāds baigais līmenis. Nu, tas, ka Džeks ir strādājis Mehiko Gālijas komandā, tas negarantē viņa kvalitātes kaut kādas. Un tāpat, jebkurā līmenī, nu, tas negarantē obligāti kvalitāti. Tā kā te ir šī atruna. Es tev piekrītu kopumā, ka tas ir nu, ka tā tuvu bijis un tā, bet nu, viss jāskatās, protams, perspektīvā un droši vien, ka vajadzētu kaut kādu padziļinātāku informāciju, lai nu, tā apgalvotu, ka nu, tas ir baigais džeks. Nē, protams, un te es arī gribu papildināt. Ja tu izmantoji treneru Bagātsku teikto, tad es atsaukšos uz treneru Jānu Gailīti, kurš iepriekš ir teicis, ka basketbolā viss ir networkings, jeb nu, tīklošanās. Ļoti daudz kas notiek caur pazīšanos. Un, tā nu ir. Skaidrs, ka tev ir kaut kādā veidā sevi jāapliecina un jāpierāda, bet tas, cik daudz cilvēku tu pazīsti un cik daudz kaut kādu kontaktu tev ir, nu, tas īstenībā gan jau ka vairumā nozaru tā ir. Bet Lēmeņa gadījumā es teiktu, ka nu, arī atsaucoties uz šo manu, es to negribētu saukt par pētījumu, bet tādu ātrā izpēti klubu sastāvos, nu, tas, ka ir tik daudz tie Spānijas otrās līgas aizsargi tur šajā sezonā, nu, tas droši vien parāda, ka Lēmans varbūt savā ziņā drošs par to, uz kuriem viņš brauc, nu, ko no viņa varētu sagaidīt. Nu, ja tā ir tā, ja tie ir tie spēlētāji, kas tur tiek gaidīti un kas atbilst tam spēles profilam, spēles stilam, spēles līmenim, nu, tad droši vien, ka mēs varam sagaidīt, ka arī Lēmanim tur klāsies gana labi. Nu, Spānijā viņš ir daudz spēlējis kā kombo aizsargs un tāds secondary ball handler, jeb nu, vairāk metējs kā divi vai kopā ar vēl vienu saspēlnieku spēlējot. Es domāju, ka līdzīga situācija būs arī tagad, ka viņi ņem ar šādu pašu lomu. Un tad jau, nu, kā saka, cerams, ka roka ir sadziedāta pietiekami labi, lai tas metiens arī būtu pietiekami labs, un tad viss būs kārtībā. Un mums ir vēl viens latviešu aizsargs. Turpat Spānijā, nu, jau pieminētajā Spānijā un Spānijas otrajā līgā, proti, Ingus Jakovičs. Jakovičs, protams, atgriežas Par Februārī. Jāhoviču arī parunāsim. Labi, bet Februārī atgriežas un pievienojas Palencijai. Nevis Valencijai, bet Palencijai. Zini, ar ko ir pazīstams Latvijai Palencija klubs? Nu, visnesenāk tur bija Andrzejs, tad, kad viņi bija ACB līgā, bet arī iepriekš neviens vien latviečs tur ir bijis. Nu, tur ir bijuši Blūmbergs, Vecvagars, bet kurš bija pirmais? Zini? Latvijas. Mm, lai Labi. gan nebūtu. 12. 13. gada sezona. Varētu būt, ka tas bija Jānis Porziņš. Bingo! Jā. Pēdējā pilnā Jāņa Porziņa sezona, jo pēc tam viņš tur Horvātijā uzspēlēja, bet dabūja traumu un arī noslēdza savu karjeru, nepabeidzot sezonu. Tā kā pēdējā pilnā sezona Jānim Porziņam, kā spēlētājiem, bija tieši Palencijas klubā 12. un 13. gada sezonā. Bet jā, tevis jau pieminētais Andrzejs tur arī visnesenāk spēlēja, un tā arī bija nu, pagaidām vienīgā sezona kluba vēsturē ACB līgā. Tika uz ACB līgu, uzreiz izkrita ar Andrzeju sastāvā. Nu, un arī Jakovičs tika ACB līgā ar savu iepriekšējo komandu, Lēmu Kurūna, bet izkrita. Bet man liekas, kopumā nu, tāds laikam loģisks solis, ka cik viņam šogad 31, ne, šogad 32 pat paliek. Tā kā, nu, es negribu to saukt jau par karjeras norieti, bet nu, tu vienkārši apzinājies to savu līmeni, tu apzinājies to vietu, kurā tu varbūt jūties visērtāk. Nu, viņš sevi jau ir tur apliecinājis, tā ir gan maksātspējīga līga. Nu, es neredzu, teiksim, es redzu.
kāpēc palikt tur, nevis iet un meklēt kaut ko jaunu. Tur 32 gadu vecumā, ja tu izvēlēsies kaut kādu stabilitāti, jau zināmu līgu vietu, kur tu esi sev apliecinājis, nevis tur varbūt iet kaut kur uz risku. Nu, skaidrs, ka varbūt superdiži augstāk viņš neuzkāps vairs karjerā. ACB līgā sezona ir, sezonā sērijā ir, Francijas čempionātā viņš ir spēlējis. Nu, tā kā viņš principā Eiropā ir sasniedzis visus augstums, teiksim tā. ETB viņš ir spēlējis. Jā, jā. Eirolīga, man liekas, nav bijusi tikai. Eurolīga nav vēl. Vēl nav bijusi. Bet, nē, nē, nu, protams, nu, droši vien, ka kāds varētu domāt, ka nu, gribējās noturēties tajā ACB līgā, bet, protams, tur ir nu, dažādi faktori, gan finansiālais faktors, bet nu, arī, nu, teiksim, viņa tas sniegums bija skaisti uzplaiksnījumi. Pat pirmā spēle pret Madrides Reālu un arī citas spēles. Šķiet, arī otrā spēle pret Madridu tieši viņam izdevās ļoti nu, tā rezultīvi nospēlēt. Bet nu, sezonā caurmērā tie ir 5,6 punkti, 2,2 piespēles un tikai 29% trīspunktnieks, kas ir sliktākais kopš 17. un 18. gada sezonas, kad viņš jau spēlēja Ventspilī. Jo kopš tā laika viņš bija sev pieteicis ārzemēs, tā skaitā, kā tāds uzticams stāvokļa izpildītājs. Nu, zem 30% aizsargam, protams, tas nav labs rādītājs. Un iepriekš FEBA vai Leboro, respektīvi Spānijas otrajā līgā, viņš ar Lēmu Kuruna. Viņš kopumā nospēlēja 3 sezonas, 2 no tām bija otrajā līgā, un tad tika uz ACB. Nu, viņš otrajā līgā bija viens no tiem atslēgas spēlētājiem, viens no tiem kīvečiem, lai Lēma Kuruna tiktu uz ACB līgu. Bet ir tie spēlētāji, kur vienkārši nu, kaut kādā ziņā sasniedz to līmeni, kuru pēc tam pārkāpt ir ļoti sarežģīti. Un tas ir ok, nu, kā tu vienkārši apzinājies to savu līmeni. Protams, ir daudz dažādu faktoru. Es nezinu, vai kāds no mums tika padziļināti un skrupulozi skatījās Lēmu Kurunas spēles pagājušajā sezonā. Un skaidrs, ka var būt dažādi apstākļi, kas arī ietekmē to, kā spēlētājs spēlē. Un skaidrs, ka viņam ACB līgā arī bija nu, jaudīgāki komandas biedri un vienlaikus konkurenti par minūtēm laukumā. Tā kā es teiktu, ka arī Spānijas otrā līga pēc tāda savu sportiskā spēka, nu, turpat pie tā top 10 Eiropā ir. Nu, tas, kas man varbūt kaut kā iekrita acīs, bet tas nav obligāti no pagājušās sezonas Lēma Kuruņa spēlēm, bet vispār vienkārši no viņa spēles stila. Nu, viņam patīk daudz mest pēc dribla, un tas vienkārši, kā zināms, nav tas pats efektīvākais metiens. Ja tev nāk vienkārši pretī nu, klase augstāki pretinieki, salīdzinot ar vēl sezonu iepriekš, un ja tu tā būtiski nepielāgojies un nemaini to savu spēles stilu, nu, tad laikam. Skaidrs, ka tu tāpat negribi mest zem 30%, bet nu, tas kaut kāda loģika tam kritumam apakšā tur ir. Nu, vismaz Ir jau arī es fiziskās robežas. Fiziskās Nē, nē, robežas. fiziskās robežas, un tas saka, ka tu tur nekādā veidā nemaini savu spēli un nepielāgojies, nekļūsi tur pēkšņi par catch and shoot metēju. Jo vienkārši tad, kad tu spēlē, tad bumba ir tavās rokās, un tev pašam kaut kas jāveido. Un viņam vēl tā metiena forma tāda nu, interesanta, jo parasti vienmēr man liekas, arī, kad viņš izmet no dribla, tad ir tāda sajūta, ka viņš drusku tā kā fade away met, nu, apmēram. Nu, Nu, jā. es nesaku, ka tas baigi ietekmē procentu, bet, nu, jebkurā gadījumā, ja tu Spēlniekam met arī tā bija. Jā. Ja tu met daudz pēc dribla, nu, tas vienkārši nav varbūt super efektīvs metiens. Tad pie tā līmeņa, nākamā līmeņa, nu, tur loģiski, ka tev krītās kaut kur tie procenti. Bet, nu, tā kā tu teici, bija arī uzplaiksnījumi. Jā, bet nu, tā, ja mēs divas lietas vēl, viens ir tāda neierasta situācija ar treneriem Palencijas klubā, jo notika treneru maiņa nevis sezonas laikā, bet starpsezonas laikā. Jo sākumā tika paziņots, ka Luis Gulī paliek, bet jūlijā tomēr notika treneru maiņa. Viņš tā kā izmantoja opciju tomēr pārtraukt līgumu. Un tad pāris dienas vēlāk iepazīstināja ar jauno treneri. Būs Načo. Tā, nu, es nezinu, kā izrunā Ledzāno vai Lečāno, kurš jau 7 gadus ir strādājis klubā, kad tur bija arī porziņš, starp citu. Un 3 gadus ir strādājis ar Oviedo, kad tur bija Dāvis Geks vienā no šīm sezonām. Un šis treneris ir bijis arī Estudiantēs un ir ticis uz ACB līgu, gan vadot Andoru, gan vadot Breoganu. Un līdz ar to es teiktu, ka Palencija nu, pagājušo sezonu jau bija
Final Four komanda, un es domāju, ka viņi savus apgriezienus nemazinās, un tas būs mērķis arī šajā sezonā. Nu, pagājušo sezonu viņiem sanāca pat savā ziņā tāds pārsteigums, jo viņi pabeidza kā sestie, un tad izsita ceturtajā finālā ļoti pārliecinoši izsita Obradoiro, kas bija, es gribētu teikt, nu labi, nezinu, vai galvenie, bet vieni no galvenajiem favorītiem uz tikšanu atpakaļ. Arī pēc uzvārdiem šī līmeņa komanda bija viena no galvenajām. Nu jā, un tad un Final Four pusfinālā tur tikai -2 pret Fuenlabradu. Tā kā tikpat labi viņi arī varēja tikt finālā, un tad jau kas zina, varbūt arī šogad Palencija būtu atgriezusies. Bet, un otra lieta vēl, šobrīd jau ir 10 spēlētāji nokomplektēts. Augusta sākumā tā būtībā arī tūlīt jau tuvojas komplektācijas beigas, un 3 ārzemju aizsargi paliek sastāvā. Ir gan Aleks Vinterings, gan Ādams Kunkels vai Kankels, es nezinu, un Zviedrs Tobijas Borgs, kurš arī ir ar tādu diezgan lielu pieredzi Spānijā kopumā, un tā skaitā arī ACB līgā. Es īstenībā te varētu izmantot nelielu atkāpīti, pirms mēs virzamies uz priekšu. Vai tu zini, kas notiek ar Real Betis? Nu, viņi gatavojas tam, lai spēlētu ACB līgā, bet nu, tur ir daudz nezināmā visas vasaras garumā, cik es tā saprotu. Jo man ir līdzīgi, man nav nekāda papildu informācija, nekas tam līdzīgs. Vienkārši domāju, tas kaut kādā veidā arī var nedaudz pamainīt tos kaut kādus svaru kausus, gan Primera Feb, gan, labi, JCB līgā tas Jakovičs neskar, bet nu, jebkurā gadījumā var gadīties, ka viņi atkal parādās otrajā līgā. Es domāju, ka gan jau ka beigās tā nebūs, bet, nu, jebkurā gadījumā tur jau ir vairākas tās pretendents, un ne jau Palencija būs galvenā favorīta. Un es pat nezinu, vai tur ir tā godīgi vispār nosaukt kādu vienu galveno favorītu, jo tiešām ir tās top komandas, nu, kādas tur, nu, 4, 5 top komandas vismaz pagājušajā sezonā bija ļoti līdzvērtīgas. Tur katrs var uzvarēt katru. Nemaz neskaitot to, ka mierīgi var kādu no tām top komandām zaudēt, piemēram, izbraukumā kaut kur apakšgalā kādai komandai. Un tāpēc arī tā izkrišana no ACB līgas ir tik sāpīga. Jo, Jā, man jā, nu, liekas, ko labi rādīja, cik gadus jau netiek atpakaļ. Tas pats Obradoiro. Estudiantes jau cik gadus tiešām. Viens no nu, tiešām vēsturisks liels Madrides klubs, kas vāc tur 8, 9 tūkstošus līdzutēju uz otrās līgas spēlēm. Twitterī šodien redzēju, ka viņiem bija interesants spēlētājs parakstīts, kaut kas zināms. Tūlīt pamēģināšu atrast. Nu, viņi pagājušajā sezonā jau ļoti skaļi vārdi tur Jā, bija. Sasu Salins ir parakstīts. Nu, re. Kurā komandā? Estudiantes. Nu, re. Tieši pirms Nē, stundas izziņoja. Tā kā es vienkārši biju redzējis Twitterī lūk. pirms mēs sākām. Tikko bija ar Mareku Meijeru Klužā. Tā kā, nu, tas par maksāt spēju un par sportisko līmeni Spānijas otrajā līgā. Yes. Nu, labi, esam pagājuši cauri. Laikam neviens tāds bija vairāks pateiks atgriezās no ārzemēm, bet nu, par to varbūt šoreiz nē. Jums laiks iet uz priekšu, un es aicinātu pievērsties noslēdzošiem tematam šodien. Labi, nē, vēl es vienu iemetīšu par vienu spēlētāju, par kuru vēl nav oficiāla ziņa, vismaz šajā brīdī iznākusi, kad mēs rakstam. Un es nezinu, vai tev ir nojausma, bet es varētu aicināt, varbūt tevi izteikt minējumu, bet izteikt arī mūsu klausītājiem, skatītājiem minējumu komentāros. Atgriezīsies Latvijā viens spēlētājs, kurš pēdējos gadus ir bijis ārzemēs. Tā, ko es vēl varētu pateikt? Viņš ir aizsargs un viņš spēlēja vienā no, nu tā es tūlīt pat daudz pateikšu priekšā. Labi, viņš spēlē Itālijā. Viņš spēlē Itālijā. Mārcis Vītols? Nu, skatīsimies. Skatīsimies. Tas ir tavs minējums. Tu vari ierakstīt Okay. komentārā. Es pēc tam, kad mēs augšu pielādēsim, tad Ja? iekomentēsim. Jā, jā. Labi, bet ejam tālāk. Vairāk spēlētāji, kur noteikti tiecas pēc spēlēšanas ārzemēs, vai jau to dara, pabeidza savu junioru čempionātu. Eiropas U-18 meistarsacīks noslēdzās ar 4. vietu Latvijai. Nu, tā kopējā bilance ir 2-5. Milzīgs šūpolis, nu, es gribētu teikt, tāds emociju šūpolis līdzjutējiem un komentāru rakstītājiem, gan zināmākiem, gan mazāk zināmiem, gan anonīmiem. Nu,
Jā, es nezinu, kāds tev ir tāds, nu, tāds kopējais atskats uz to, kas notika ar Latvijas U-18 izlasi. Jo tas grupu turnīrs, mēs jau pagājušajā reizē runājām, bija nu, briesmīgs. Un tad sekoja divi skaisti panākumi. Protams, ir nu, tā pēdējā, nu, tā varbūt kaut kāda pēdējā pēcgarša, protams, bija rūkums, jo tomēr neizdevās aizsniegties līdz tām medaļām. Bet, nu, es nezinu, man liekas, tā kā es arī pirms turnīra viņiem ticēju, nu, tad tas arī kaut kādā mērā piepildījās. Protams, ka tās pirmās trīs spēles, kā es arī Twitterī rakstīju, lika man kaut kur zaudēt to ticību. Jo nu, šī tiešām vienkārši bija ļoti, ļoti talantīga paudze, kur vēl klāt pienāca divi spēlētāji, kas varbūt mums bija ļoti maz zināmi, kas vispār, no kuriem viens vispār pēdējā gada laikā ir nenormāli progresējis, un tas ir Jaroslavs Pihtovs, un tas pats ar Tālci, kurš varbūt nu, tādiem basketbola sekotājiem bija zināmāks. Un, man liekas, arī mēs iepriekš jau bijām kaut kur apsprieduši nu, privāti, ka viņam ir tēvs Latvijas un māte Lietuvietis, bet viņam visur tas Lietuvas karodziņš vilkās līdzi. Tur Malača Latvijas Basketbola Savienība, ka viņi izdarīja darbu un palīdzēja viņam nonākt šeit. Bet nu, es saku, tā ir izlase, kur vismaz šobrīd es redzu. Nu, 6, 7, iespējams, pat spēlētājs, kas var spēlēt labā līmenī ārzemēs. Un te man liekas, ir tas, kas viņiem var palīdzēt to īstenot, ir tās ASV koledžas, jo tur tomēr spēlē lielākoties visur spēlē jauni basketbolisti. Tas nav tā, ka tu, piemēram, Eiropā aizved labu čempionātu un pēc tam parakst kaut kur līgumu, un tad tev ir, tur, nezinu, klubā kaut kāda situācija vai kas, vai tur kaut kāds īpašnieks trakais, kuram vajag uzvars un tā tālāk, kurš saka, ka tagad jaunie nespēlēs. Un, nu, visādas situācijas gadās, ja. Un tad nu, es redzu, ka es domāju, ka arī lielākā daļa ies caur ASV koledžām no šiem džekiem. Un tad ir jautājums, protams, ko viņi izdomā darīt pēc tiem 4, 5 gadiem. Nu, kāds noteikti būs sapelnījis jau tuvu miljonam vai vairāk, un varēs basketbolu droši mest pie malas, ja vēlēsies. Kāds atkal varēs atgriezties un spēlēt augstā līmenī gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Un es vienkārši redzu tādu kopējo perspektīvu ļoti, ļoti labās krāsās, ja tā var teikt. Nu, jā, Šai. tu to neesi slēpis jau no paša sākuma. Tu esi liels optimists par šiem čaļiem. Nu, es uzreiz pieķeršos. Tu saki, ļoti talantīga izlase. Es tai pašā laikā laikam neredzu šeit tādu nevienu super talantu. Nu, Nē, tādu nav KP, nav Arthurs Žagars. apjoma ziņā talantīga izlase. Nu, tiešām es tev piekrītu, ka šeit varētu būt 6, 7, jā, varbūt vairāk spēlētāji, kas var spēlēt profesionāli basīti pēc tam. Interesanti, ka tu Un labā pieminēji. līmenī. Nu, jā, cik kā vēl ir pārāk ar to teikt. Nu, Nē, protams, to visu rādīs tikai laiks, bet nu, tā es domāju, vismaz ka tā tikpat labi te varbūt arī. pašreizējā perspektīva. Es teiktu, ka tikpat labi te arī var sanākt mierīgi Latvijas-Igaunijas līgas spēlētāji vairāk. Un Nu, arī tas noteikti. būs ok. Tādi pat vēl vairāk, es domāju, var sanākt. Jā. Nu, skatīsimies. Bet nu ir kā saka, atskaites punkts, ir mērķis. U20, 93 gadiem 8 džeki tika līdz Latvijas izlasē. Nu, tad tagad šiem džekiem varam uzlikt mērķi, lai viņi ir vairāk, skaita ziņā vairāk. Bet nu, kas droši vien Valdis Valters juniors sevi jaudīgi pieteica uz tādas basketbola skatuves. Ja par Anģevu un Kurucu, nu, mēs jau tā kā zinājām, tie, kas seko basītim vairāk, un par viņiem bija gan informācija, gan nu, jau dzirdēti komplimenti daudz. Tad Valdis Valters vairāk bija ārpus tādas ģenerālās publikas radara. Nu, tagad es domāju, un es arī saprotu, ka nebūs problēma izvēlēties skolu štatos, kur pabeigt videni un pēc tam tikt pie droši vien kādas koledžas stipendijas. Nu, vēl ko tu saki, sapelnīt miljonu, nu, es novēlu, lai kādam tas izdotos, bet tas noteikti nebūs viegli. Es domāju, Es redzu, kā tas var notikt. jā, nē, nu, labi, skatīsimies, jā, bet nu, tur noteikti ir gan sportiskais faktors, gan kaut kāda sociālo mēdīju klātbūtne atkarīga katram
Katrai personībai, teiksim, tā, kas grib šo ceļu iet. Un es domāju, ka mums nevajadzētu radīt arī kaut kādu ilūziju, ka nu, tagad ir laidra vārti vaļā un visi, kas aizbrauc uz NCAA, kļūst par miljonāriem vai tur ļoti Nē, bagātiem. tā noteikti nav. Tā noteikti nav. Tie ir top džeki, kas saņem miljonus. Nu, tā. Nē, nu, bet es vienkārši domāju, nu, teiksim, nu, 5 gadu laikā, ja tu izmanto to maksimālo eligibility, cik tu vari nospēlēt NCAA, vēl kaut ko pavelc tur garumā, nu, vidēji 200 000 gadā, nu, tas ir iespējams. Ne, nu, Kērs Krīs ir piemērs tam. Pieram Krīsam pat ar pusotru gadu pietiek, lai viņš būtu Jā, miljonārs. nu, tā kā viņš ir piemērs tam, ka to var izdarīt, ja tu esi pietiekami aktīvs arī savā sabiedriskajā dzīvē. Un mīlēts tur un tam līdzīgi, ne tikai labs Es ne, basketbolists. nelielai atkāpītei, bet es gan domāju, ka viņam arī ļoti palīdz tas viņa vārds un tas stāsts ap viņa vārdu. Nu, tā kā, ka, Tāpēc es saku, nu, jā, nu, jā, viss ka kopā. tas, nu, Bet tas mums kopā nevienam nav varbūt šajā 18 izlasē tāds vārds, par ir gan. ko. Valdim Valteram ir. Ok, ok, bet redz, Kērs Krīs ir saistīts ar Steve Kerr, kas ir Amerikā liela figūra. Vai Cik tas Amerikā? daudz ietekmē to? Nē, nu, varbūt. Es nezinu, es godīgi Nē, es sakot, vienkārši domāju, ka tas palīdz pārdot. es neesmu sekojis Kēra Krīsas reklāmām vai viņa sociālajiem mēdījiem, kā viņš tur, vai viņam to liek darīt vai neliek darīt. Es nezinu, tad tas būtu jāpārbauda. Bet parunāj par Anģelu. Uh, nu, laikam, Nu, ir zināms, ka viņš VFā spēlēs. ne, tas ir zināms, jā, bet, nu, ja es te izteicos, varbūt, ka mums visiem tur bija super labs čempions un tā tālāk, tad varbūt viņš bija tas, kuram varbūt nebija tas čempionāts tik labs, kā cerēts. Tur bija, nu, tā kaut kāda metiena Iedod. precizitāte, bet tas talants tāpatās bija ļoti labi redzams, manuprāt. It īpaši spēlēja pret Franciju, kur mūs ar hedžiem ņēma pikēno aizsardzībā. Tāpēc, ka viņš bija ļoti saslavēts, līdz ar to tās expectācijas bija ļoti augstas pret viņu. Un tad loģiski, ka nu, tādam ierīnas līdzstājam liekas, nu, bāc, nu, šis bija tas džeks, kuram mums jāved medaļās. Ir. Un beigās sanāk mums -1 miljons pirmajās 3 spēlēs. Skaidrs, ka Bet nu, nebija jau tā, ka viņš bija super slikts vai kā. Es vienkārši uzskatu, ka viņš varēja nospēlēt vēl nedaudz labāk, kas nāktu līdzi ar kaut kādu vienkārši varbūt labāku metienu procentu. Bet nu, te arī īstenībā jāsaprot, manuprāt, tas, ka viņš ir Madrides Reāla akadēmijas audzēknis un viņš spēlēja kopā ar Eiropas labākajiem talantiem. Bet, ja jūs pavērosiet jauniešu Eirolandes spēles, viņš tomēr vairāk bija tāds izteikts spēles organizators, nevis tāds facilitators, kurš pats ģenerē tos punktus un gūst tos grozus. Viņš pat, nu, teiksim tā, viņš neuzbruka grozam tik daudz, kā tas viņam bija jādara U18 izlasē. Un es domāju, ka tādā nākotnes perspektīvā šī arī viņam būs tāda laba mācība un tāda laba skola pamainīt to lomu kaut nedaudz. Un atkal es domāju, ka VFā mēs redzēsim efektīvāku viņa versiju tā iemesla dēļ, ka viņš tur atkal būs drusku vairāk tādā pozīcijā, kādā viņš bija Madridē. Jo viņš, skatīsimies. viņš ir, Jo manuprāt, super, super labs organizators. VF treneru korpus ir tas pats, kas bija U18 izlasē. Un nav jau Bet, tā, ka tur nebija bet citu sastāvs, veidotāju. Jā, bet tur jau jā, nebija citu veidotāju. Skaidrs, ka es tev piekrītu, bet no otras puses Valdis Valters arī tomēr vairāk bija tas, kurš uztaisa tos kaut kādus, vai mēģina taisīt lūzumus pats ar savām darbībām. Jā, viņam bija arī skaists piespēles un tādu highlightiem pietiks materiāli. Bet es teiktu, ka kopā spēlējot Valdim Valteram un Adrianam Anģelam, nu, Anģels tomēr ir tas, kuram būtu jābūt tam primārajam būmas turētājam. jā, bet acīm redzot, treneris tā nedomāja. Anģels diezgan daudz spēlē arī pa divi. Un tieši Bet, tāpēc es arī saku, ka VFā varētu būt līdzīgi. iespējams, jo tur arī ir vismaz pagaidām pēc tā sastāvā, kas ir izskatās diezgan plaša tā aizsarga rotācija. Bet nu, arī kopumā es saku, ka Anģels būtu uzmetis par nezinu, 7% vairāk no spēles, labāk turnīra griezumā, un mēs varbūt runātu par pavisam citu turnīru viņa izpildījumā. Jo arī nu, tā vismaz es neskatījos tur pagaidām ne sinerģiju, neko. Bet tā vienkārši uz acis šķiet, ka nu, arī tas vairums viņa metienu bija tāds nu, gan labi un pamatot. Nu, tur kaut kāds
pēdējo sekundžu uzbrukuma laika situācijas, kur okay, viņš varbūt uzmet tur no 8 metriem vai kā, bet nu, viņam ir tas range, viņš var tādu metienu iemest. Nu, un tas izskatījās nu, pat pēc tāda diezgan laba metiena, nu, ņemot vērā visus apstākļus. Arī tas, kad viņam vajadzēja individuāli nospēlēt tur, uzbrukuma laika beigās, kur viņam ir tas. Tā viņa signature kustība, kur viņš taisa pagriezienu un pēc tam solis atpakaļ. Viņš tā kā, nu, tā kā Navarro bombu izmet tādu no vienas kājas. Nu, tie it kā ir viņa metieni. Es saku, varbūt, es nezinu, nu, tikai daudziem patīk tur piesaukt kaut kādas fiziskās bāzes un tādas lietas. Varbūt bija kaut kāds. Un pirmkārt, pretinieki jau arī saprot, ka viņš ir galvenais ballhandlers un ka viņš ir komandas zināmākais spēlētājs. Un par viņu arī ir pieejams visvairāk informācijas no visiem, jo viņš ikdienā spēlē Spānijā. Un es domāju, arī tas, ka viņam pievērš tur vislielāko uzmanību un tev ir visvairāk informācijas, kā mēģināt viņu ierobežot, nu, ka tas arī kaut kur nospēlē. Bet nu, nebija jau tā, ka viņam bija super slikts čempionāts. Viņš vienkārši, manuprāt, varēja nospēlēt vēl drusku labāk. Nu, un Redzi, to es saprotu, precizitāti. es uzskatu, ka viņš aizdīja labu turnīru. Jā, 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 noteikti. Un, Vienkārši nevar būt izcili. nu jā, varbūt. Nē, nu, Valdim Valteram, visticamāk, bija izcils čempions. Nu tā, individuāli. Ja Anģevam būtu bijis izcils, tad mēs droši vien būtu medaļās. Bet, Jā. bet ja interesanti īstenībā tas, ko tu teici, jo man bija pilnīgi pretējs viedoklis. Vismaz pēc šī U18 čempionāta, varbūt tu esi vairāk viņu redzējis Madridē, un tāpēc tev tāds viedoklis izveidojās. Jo iepriekš mēs U20 sakarā es toreiz teicu, ka es redzu Juri Vītolu kā tādu, nu, es viņu salīdzināju kaut kādā ziņā ar strēlnieku Latvijas izlases versijā, kur viņš ir tas veidotājs. Tad Anģevu es potenciāli salīdzinu ar strēlnieku klubu versijā, ka viņš ir divi ar metienu un caurgājienu, kurš var arī vadīt saspēli, tad, kad tas ir vajadzīgs, bet vislabāk viņš spēlē kopā ar vēl vienu aizsargu laukumā. Nu, tāds ir man radies iespējas. Nu, skatīsimies, kā tas izvērtīsies dzīvē. Mums ir ļoti daudz piemēru. Arī Zorigs VFā tajā pašā spēlē daudz kā divi pie Gailīša. Un tas jau nāk tikai par labu. Tas, ja tu vari abas šīs lietas darīt. Tā kā es domāju, ka nu, būs ļoti interesanti pavērot. Vēl viena lieta, kas droši vien mums ir jāpasaka tiem, kas seko ģenerālam Twitterī. Viņš teica, ka Anģels, ja parakst ar VF, tad viņš nevarēs vairs spēlēt NCAA. Nu, tās ir pilnīgākās muļķības. Viņš tur varēs spēlēt. Un es īstenībā arī nepiekrītu tam, ka tur aģentu darbs būtu slikts bijis. Man liekas, kādā sakarā. Tu pabeidz reālu akadēmiju, tu pēc reāla akadēmijas, nu, droši vien, es nezinu, uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt spēlētājs, kas ir tikuši pa taisno Madrids reālā. Teiktu, man ir 3 uzvārdi prātā. Nu, lūk, 3 uzvārdi tev nāk prātā. Hugo Gonzales, Usmans Garub un Luka Dončičs. Un Okay, visiem bija Dončičs vietējās varbūt ne. pases. Visiem bija vietējās pases, starp citu. No Anģevam arī vietējā pasa. Nu jā, jā, taisnība. Nu, lūk, Nē, nu, nē, jā, nu, bet tur vienkārši atskaita. mēs runājam par spēlētājiem, kas Hugo Gonzales, labi, Garubu, man liekas, nepaņēma pirmajā kārtā, vai pat arī paņēma pirmajā kārtā. Respektīvi, mēs runājam par tādiem, nu viņi savā vecumā, Usmans Garubu 14 gadu vecumā pie 2000 gadiem dabūja MVP. Tā kā, nu, tie ir nu, paši augstākā līmeņa talanti. Nu, es nesaku, ka Anģels nav augstākā līmeņa talants. Viņš noteikti ir arī ļoti, ļoti augsts līmeņa talants, bet nu, tie ir nu, tā kā tiešām super talanti. Nu, tāds, nezinu, nu, labi, es negribu arī pārspēt, bet tā kā vairāk uz VMB kategoriju apmēram. Nu, lūk, nu, es pieļauju, ka viņam bija kaut kādas versijas arī Spānijā palikt. Nu, gan jau. Bet, ja viņam ir tas mērķis braukt uz NCAA, un ja tev ir iespēja spēlēt Champions League, nu, vismaz kaut kādā tās 6 spēles nospēlēt Champions League, tad kāpēc lai tu to nedarītu komandā, kurā tev visdrīzāk dos iespējas, lai kā tu spēlētu? Un sevi, kā saka, vēl skaļāk pieteikt pirms aizbraukšanas uz Ameriku. Man liekas, ka Kur tu ļoti, ļoti labi uzskaitīji. Spēlēt Champions League, spēlēt pie saviem treneriem. Es domāju, mēs arī nevaram nenovērtēt, ko varbūt jauniešu psiholoģijai var palīdzēt tas, ka tu vienkārši vispār vēl gadu pavadīji nu, mājās, savā dzimtenē, tomēr, lai vai kā, nu, pat ja viņš runā spāniski, es domāju, ka viņš tur nejūtās varbūt kā super izteikts vietējs. Un tas otrs variants tev varētu būt, ka tu esi nu, visticamāk. Es neredzu, ka tā varētu būt Spānijas otrā līga, kur tev būtu minūtes. Nu, drīzāk trešā. Uh, kur tu esi tādā gaļas mašīnā, random organizācijā, par ko tu iespējams neko nezini. Varbūt tu vēl arī pēc tam tiec aizsviest no Madrides uz kaut kādu tur pavisam mazpilsētu. Nu, ka tik daudz nezināmo, un tad tev ir vienkārši šāda izcila opcija. Nu,
Es, es nezinu, kā to var nodēvēt par kaut ko super sliktu vai, apmēram, norakstīt spēlētāju. Man liekas, tiešām ļoti laba izvēle un ļoti labs aģentdarbs. Labi, Klau, mums ir dažas minūtes palikušas. Vienīgais spēlētājs, ko es. Sako līdz laikam, ja mums ir. Jā, jā, es vēl vienīgais spēlētājs, ko es vēl īsi pavisam, un tad tu arī varbūt īsi, ir Pihtovs, kur tu jau pieminēji. Atcerēsimies, U20 sakarā runājām par Salnāju un teicām, ka viņam ir jauda, lai spēlētu, bet pietrūkst centimetru. Tad Pihtovam netrūkst centimetru jau šobrīd. Un es pat redzu, ka viņam ir tāds ļoti piemērots profils modernajā basītī spēlēt kā centram. Es tur redzu gan Andreja Gražuļa kaut kādas pazīmes, gan Daniela Taisa kaut kādas iezīmes. Un es tiešām redzu, ka viņš tur varētu spēlēt. Jā, pavisam noteikti. Un arī tas, ko tu iepriekš minēji, viņam ir tas social media presence, lai tiktu pie Viņš 200 vai man vairāk. pieskoja, viņš man pieskoja Twitterī. Paldies tev! Viņam arī Instagrams ir tāds, nu, jaudīgs, un tu redzi vienkārši, ka viņš ir tāds uz āru vērsts. Tur Amerikā varbūt labi apmācīts, vai Tenerifē, vai kā. Nu, tā kā tur, tur es domāju, arī ar laiku viss būs kārtībā. Un, jā. Klausies, es nezinu, mēs par komandas sniegumu vēl vai nē, jo mums tiešām nav tik daudz laika. Mēs droši vien varam pateikt, ka mēs būsim TV4, un līdz ar to mums vajadzētu iekļauties stundiņā turpmāk, nekā mums tas nav bieži izdevies. Bet man ir idejas, kā mēs varam pagarināt, varbūt kaut kādu ekstra sadaļiņu. Bet par to varbūt citreiz. Nu, Uh, U16 spēlēs. U16 spēlēs vēl savu čempionātu tūlītās. Uh, Izcili. Tu biji klāt Tallinā uz Baltijas jūras kausu. Nu, tur izcili aizdīts turnīrs, vai ne? Nu, varbūt par izcilu nevar saukt, varbūt pirmo puslaiku pret Igauniju, bet ģērbtuvēs, laikam, acīm redzot, tika uzlikti pareizie akcenti, nodoti pareizie vēstījumi, un otrais puslaiks tur bija Igauniem diezgan bezcerīgs. Arī tā spēle pret Lietuvu, nu, godīgi sakot, es neatceros, kad es pēdējo reizi būtu redzējis Latvijas jaunatnes izlasi, kas tik pārliecinoši un tik labi izskatītos pret Lietuvu. Jo tā kā, nu, Tas lai dārgs, jā, nevajag. iespiežot Lietuvu, iespiežot viņu zonā, vispār neļaujot Jā, jā, izmest bet malu. tas bija varbūt viens tāds spilgtākais dārgs. Bet tur bija nu, viss turnīra gaitā, cik tur bija daudz dārgu un cik kopumā kāds atletisms un augums ir šajā izlasē. Ja nemaldos, Jā, kandidātu loka no 14, 15 džekiem, 10 spēlētāji bija 1,95 m un uz augšu. Vai 8. Nu, jebkurā gadījumā 16. milzīgs apjoms priekš Latvijas, priekš mūsu mazā resursa. Bet nu, ir viena arī nu, tāda nepatīkama pēcgarša turnīram, ka burtiski pēdējā minūtē, kad spēle jau bija izšķirta cīņā par neitrālu bumbu, lietuvietis no muguras uzkrita virsū Gustavam Brutānam, un viņš traumē potītu, un viņš arī uz čempionātu nebrauks. Un tas būtu, manuprāt, top 3 atslēgas spēlētājs komandā, ja ne pat top 2. Ulmā spēlējām. Ulmā, jā, 1,98 m garš aizsargs. Arī tāds, kurš iedod varbūt tajā aizsarga rotācijā tur citu dimensiju. Mums ir viņa auguma uzbrucēji, varbūt, bet viņiem nav tik daudz tās, varbūt, tās aizsarga kustības. Bet nu, šis ir aizsargs, kurš var izsplitot pick and roll, kurš var individuāli pabeigt uzbrukums pēdējās sekundēs. Un tas tāds liels zaudējums, bet jebkurā gadījumā es ticu, ka šai komandai ir potenciāls aizsniegties līdz nākamā gada pasaules kausam. Un to es arī, protams, ļoti novēlu. Nu, katrā ziņā materiāls Edīša Lesera rokās ir nodots labs. Skaidrs, ka Arī treneris ir labs. Un vispār treneris ir treniņu ļoti korpus labs. man ļoti patīk. Jā. Jā, un plus ir iespēja bijusi spēlēt kopā visu sezonu, nu, vai vismaz daļai spēlēt kopā un kaut Apmēram kādu pusē, es teiktu. jā, to sistēmu veidot. Nu, kaut kāda bāze ir, un tas vienmēr ir labi. Tā kā gaidīsim, kā saka, netiesāsim pārāk bargi, jo atceramies, ka runa ir par džekiem, kuri vēl pāris gadus nedrīkstēs pirkt alkohola veiklā. Un starp citu, arī, nu, manuprāt, no tādiem mēs redzējām U18 čempionātā daudz pārsteigums, arī U20 čempionātā bija pārsteigums, bet man liekas, U16 ir tas viss neprognozējamākais no visiem. Jo tas tomēr ir nu, pats jaunākais no tiem starptautiskajiem vecumiem. Nu jā, un šādā formā viņi sanāk kopā pirmo reizi. Nu, skaidrs, ka tur ir kaut kādi citi turnīri bijuši reģionāli vairāk, varbūt. Bet šādā sastāvā, protams, turnīrs pirmo reizi notiek. Tā kā novēlam, protams, viņiem veiksmi. Skatīsimies nākamreiz, kā būs turnīrs iesācies. Un tad jau arī droši vien varēsim pavērtēt vairāk tos talantus,
kā viņi izskatās uz pārējā Eiropas fona. Labi, šodien liekam mieru, Liekam punktu. liekam Vai punktu. kā Jānim Cilviņam patīk teikt, daudz punktu. Tiekamies nākamreiz. Čau!